Satezeles pilskalns atrodas tepat Siguldā, kronikas tekstā Sateselē. Līdz 1212. gadam bija galvenais līvu nocietinājums Gaujas kreisajā krastā, jeb Dabreļa zeme, Terra Dabrelis. Tagadējais Siguldas pilsētas teritorijā pie Vējupītes gravas, Līvu kalnā, jeb Satezeles pilskalnā. Blakus atrodas Satezeles upītes kanjons. Vējupīte ir Gaujas kreisā krasta pieteka Siguldas novadā, sākas Sudas purva rietumu malā, netālu no Gaujas nacionālā parka robežas. Lejā upes kreisajā krastā ir Pēterāla, Kraukļu aiza, Kraukļu ala un Gleznotāja krauja. Labajā krastā ietek strauts ar Kiparu kaskādi. Turpat pie Satezeles ir arī avotiņš. Grava atsec senos slāņus, kur var atrast bruņu zivi, bruņu paliekas. Līdz pat aptuveni 7. gadsimtam Siguldas apkārtni apdzīvoja Vidzemes jeb Gaujas zemgaļi. Vairākus gadsimtus vēlāk, ap 11. gadsimtu uzplauka Krašņā lībiešu kultūra. Gaujas krasta stāvējās vietās tika uzceltas koka pilis un nocietinājumi. Lībiešu novada galvenos pilskalnus sauca savā valodā – Satesele, Toreida, Kubesele. Indrika kronikas tekstā pils pirmo reizi pieminēja 1206. gadā. Tad tai uzbraka zemgaļu un krustnešu karaspēks, nespējot pilīs ieņemt. Pēc līvu zemju sadalīšanas starp bīskapu Albertu un Zobensbrāļu ordeni 1207. gadā Satezeles pils nonāca ordenim pakļautajā Līvzemes daļā. Tikai 1,5 kilometra attālumā no Līvu pils Zobensbrāļu ordenis uzcēla Siguldas mūra pili. 1212. gadā šeit notika izšķiroša kauja starp Autinas sacelšanas dalībniekiem un krusta karotājiem, kura Satezeles aizstāvi cieta sakāvi. Bojā gāja karavādonis Rūsiņš un tiek uzskatīts, ka ar Satezeles ieņemšanu noslēdzās arī Līvu brīvības cīņas pret vācu krustnešiem. Līvu kalns. Satezeles pilsvietā šobrīd ir ar mežu apaudzis pilskalns, kas kopš 1442. gada rakstos tiek devēts par Līvu kalnu.